Sveiki, man sauc Zēns Titovs, esmu manā Titova laboratorijas. Šoreiz parunāsim par skandāliem, kašķiem, nošaušanām un tādām lietām, kas man likās interesantas šonadēļ. Aiziet! Vienotības skandāls un Latvijas attīstības skandāls. Negribēju ilgi tam ķerties klāt, likās man mazsvarīgi, bet izskatās, ka tas beidzot ir. Šie skandāli ir uzvirmojuši tik augsti, ka man arī nāksies par to parunāt, ņemot vērā, ka es esmu bijis iesaistīts jaunā laika dibināšanā, kas ir vienotības turpinājums. Ne, otrādāk, vienotība ir jaunā laika turpinājums, attīstība arī lielā mērā ir ar jauno laiku saistīta. Nevaru klusēt, kā bija viens slavens raksts sen. Dažas lietas izskatās ļoti jocīgas. Kā jau es teicu, tad melnās kases un visādi finansiāli pārkāpumi partijās notiek visās. Lai kura partija negribētu būt un gribētu teikt, ka viņa ir kristāli skaidra, parasti tur ir visādi pārkāpumi, dažādi iemesli pēc, bet nevienmēr viņi ir ļaunprātīgi. Un ar laiku šī sistēma attīstās tādā ziņā, ka attīrās. Ja mēs skatāmies pirms 30 gadiem, tad viens priekšvēlēšana kampaņas vadītājs viņam tika nozagts portfelīts ar 100 000, un nevienu neizbrīnīja, ka priekšvēlēšanas kampaņas vadītājiem ir 100 000 skaidrā naudā portfelītī. Uztraucās par to, vai viņi atradīs vai neatradīs, jo nozagt. Tagad tas nav iespējams, tad viss tas mazinās. Bet pārkāpumu būs un ir. Un kā es uzskatu, viens no galvenajiem pārkāpumu iemesliem ir tas, ka mēs esam uzlikuši, Latvijas valsts ir uzlikusi daudz lielus regulējumus partijas finansēšanām kā tādām. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka finansēšana un partijas darbinieku un partijas cilvēku spējas saņemt ziedojumus, piesaistīt ziedojumus ir tikpat svarīgi kā politiskās spējas piesaistīt vēlētājus. Tā vietā mēs liekam regulējumus un pēc tam brīnamies, ka tie regulējumi tiek pārkāpti. Otra lieta, kas mums ir simptomātiska, tieši kā partijas uzbūves traucējušām lietām, ir tas, ka mēs uzskatām, ka ziedotājs ir noziedznieks un ziedotājs ir cilvēks, kurš grib korumpēt partiju. To personīgi teica savulaik Lēvits, tad, kad viņš izdomāja, ka partijām jāfinansējās no budžeta. Nē. Uzņēmējs, kurš uzskata politisko spēku par sev pieņemamu, ir gatavs ziedot. Un tā ir būtu normāla darbība. Tāpēc to nekādā veidā nedrīkst apkarot. Tā vietā mēs to apkarojam un tad brīnamies, ka notiek pārkāpumi. Šodien notiek brīnumainas lietas ar vienotību. Nu labi. 3 skandāli. Kariņš, tas ir objektīvs skandāls, tur vienkārši cilvēks nepareizi uzvedās. Aploksņa algas, ko šo skandālu savukārt realizē Normons Orleāns. Pie kam realizē, tā jocīgi dīvaini. Viņš ik pa laikam dod jaunas ziņas. Proti ar mazām devām viņš paildzina šo, savu ziņu nešanas funkciju. Tas nozīmē, manā skatījumā, ka viņš negrib atrisināt situāciju, viņš negrib tikt skaidrībā, ne, viņš vienkārši grib ieriept savai bijušajai darba vietai. Cilvēks, kas ir nostrādājis 20 gadus jaunās vienotības, jaunā laika un birojā, tagad pamazām pludinot, iznīcinošu informāciju par savu bijušo darba vietu, manuprāt, ir nelietis. Savādāk es to nosaukt nevaru, jo, ja cilvēks ir godīgs un viņš tiešām gribētu kaut ko atrisināt, tad viņš vai nu savlaicīgi ziņotu, vai nu viņš savlaicīgi strādātu partijā pie tā, lai tās lietas izbeigtos, vai arī klusētu. Citas iespējas nav. Cilvēks, kurš pats saņem ilgus gadus, daudzus gadus aploksņa algu, tagad baigi uztraucos, kā tu tā, un ziņo tādas absurdas lietas, ko nevar pierādīt. Viņam pēkšņi viņš saka, pēdējais, ko viņš pateica, kad premjera birojā arī ir saņemtas aploksņa algas. Un to viņš pamato tādā veidā, ka nopludina panorāmā šķiet ziņu, kad šī nauda tika apzīmēta kā sūtījums, un tad kaut kāda saraksta ar Ievu Zībergu, kad sūtījums ir
Sūtījumu tu vari saņemt birojā, un tad Ieva Zīberga atbild kaut ko, ka sūtījumu viņi var saņemt tur. Kad var sakot, sūtījums tika saņemt. Partijas biedru iekšējā žargonā aploksnes ar skaidro naudu esot sauktas par sūtījumiem. Šos tā dēvētos sūtījumus sagatavojis toreizējais partijas ģenerālsekretārs Artis Kampars, bet darbinieki organizējuši to nogādi adresātiem, stāsta Orleāns. Tā bija tāda viņa prakse, kad viņš ienes aploksnes un saka, ir sūtījums nodod. Izrādās, ka arī esošās premjeras birojā ir saņemtas aploksņu algas, par ko es arī esmu ziņojis Knābim. Pēc Orleāna teiktā šāda prakse partijā piekopta 2021. un 2022. gadā. Konkrētus aploksņu saņēmēju uzvārdus Orleāns atturs nosaukt. Taču Latvijas televīzijas rīcībā ir daļa no partijas iekšējās sarakstes, kur par iespēju saņemt sūtījumu interesējas arī toreizējā premjera Kariņa padomniece Ieva Zīberga. Šobrīd viņa ir pašreizējās premjeras Evikas Siliņas biroja vadītāja. Uzzinājusi, ka sūtījums saņemts, viņa sola pēc brīža ieskriet birojā tam pakaļ. Es esmu strādājis birojā, premjera birojā, un starp partiju un biroju notiek sadarbība. Un šad un tad ir dažādi sūtījumi, kas ir dokumenti, tur jāparaksta vienam, otram, ar ko tur vienmēr ir jāiet. Vai nu man bija jāiet uz partijas biroju, ja man sanāca, vai no partijas biroja man atnest kaut kādus sūtījumus, kas nebija nauda, bet kaut kādu dokumentu. Līdz ar to Orleāna paziņojums par to, ka naudu apzīmē kā sūtījums, un tam pieliek klāt kaut kādu sarakstu, ka ir Ieva Zīberga saņēmis sūtījumu, vienkārši ir zemisks. Jo tas, tajā sūtījumā var būt viss. Arī nauda, bet visdrīzāk tie ir kaut kādi darba dokumenti. Nesmuki. Nākošā lieta – Kadžulis. Kadžulis Soāra. Firmas īpašnieks, kas ilgu laiku apkalpoja Centrālo vēlēšanu komisiju un Jauno vienotību veicot vēlēšanas. Jauno vienotību, kā viņš saka, bez maksas, bez dokumentiem un bez nekā. Savukārt CVK, pārtrauc ar viņu sadarbību un ierosināja 4 krimināllietas par kaut kādiem pārkāpumiem, nepareiziem iepirkumiem un tā tālāk. Tagad Kadžulis saka, ka viņš tika reketēts. Man izskatās drusku savādāk. Ka Kadžulis bija pieņēmis to, ka vienotība būs viņa jumts un sargās viņu. Un savukārt, ja viņi nesargās, tad viņš izpaužās tagad, kā izpaužās. Proti, es domāju, ka no abām pusēm tur nav sevišķi glīti, ņemot vērā, ka pakalpojumi, kas ir dārgs, proti vēlēšanu, es domāju, partijas vēlēšanu lista automātiski apkalpošana, viņa ir apmaksājuma. Tur ir pārkāpums, nevar noliekt, bet viss pārējais, ko Kadžulis ļaujās teikt, man šķiet, ir līdzīgi kā Orleānam, zemiski un tāda, teiksim, savas aizstāvības taktika. Proti, viņš apvaino ģenerālsekretāru bijušo Kamparu par to, ka Kampars ir gribējis ietekmēt vēlēšanas. Proti, vēlēšana naktī 14. gadā, esot ar viņu runājis par to, ka Solvita Āboltiņa zaudēja, tāpēc vajadzētu viņai uzvarēt, un ka Kadžulim tas ir jānodrošina. Vienotība uzvedās, es teiktu, tā kā politiskie reketieri. Konkrēti, bez šitiem, bez lirikas. Bija 2014. gada Saeimas vēlēšana naktī, pēkšņi man zvana Artis Kampars, naktī izsauc ārā un saka tā, izskatās, ka mūsu priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa netiks ievēlēta. Un mums vajag, lai tu izdarītu, lai viņa tiktu ievēlēta. Un es saku, tu saproti, ko tu prasi? Tu prasi viltot vēlēšanu rezultāts. Es uz tās takstas nekad mūžā nestāšos. Un es atteicu. Es teicu, tad būs visādi. Pierādīt jūs šito nevarat? Varu tik daudz, ka Āboltiņas kundze netika ievēlēta. Un vienotība pēc tam taisīja rokādi, kad ar savu vienu deputātu, kurš tika ievēlēts, kur aizsūtīja kaut kur uz Hongkongu vai kur, un viņa pēkšņi tika ievēlēta. Un tas bija reāls gadījums, un es par to ziņoju vairākas reizes Sābam, Satversmes aizsardzību birojam, vēl, es domāju, kaut kas notika, tā kā ar Knābu, tu vari ziņot, cik tu gribi, tur ir tā kā pret sienu. 10 gadi ir pagājuši. Ir vārds pret vārdu, ir saruna bijusi
vai nebijusi, pierādīt neviens nevar. Kažulis pirms 10 gadiem negriezās nekādās oficiālās iestādēs. Viņš tajā pat naktī, 2 naktī, tā ir priekšvēlēšana naktis, tur visa vecrīga mutuļo, visi cilvēki ir gan drošības iestādes, gan drošības dienesti, visi ir koncentrēti vecrīgā. Visi uzrauga vēlēšanas. Kažulim bija absolūti iespēja ziņot uzreizes drošības dienas cilvēkiem par to, ka ir tāds pārkāpums. Ja tāds pārkāpums ir bijis, visdrīzāk viņa nav bijis, bet tagad jau nesmukums ir izdarīts, un tagad visa valsts var ņemties, mutuļot un pārbaudīt. Tas viss izskatās, ka šie 2 cilvēki, Orleāns un Kažulis, ir paņēmuši sūdu piku un tā lēnām visus grib nosmērēt, visus sasmērēt. Sevi, viņi paši jau ir sasmērējušies, partiju, valsti, un tagad cilvēki sāk runāt, ka ir konstitucionālā krīze, un visa valsts ir dusmas pārņem. Te nav nekāda veselā saprāta, absolūti. Cita starpā veselais saprāts man liek domāt, ka ja Kažulim bija iespēja ietekmēt vēlēšanas, un viņš varonīgi atteicās, tad viņš ir uztaisījis sūdīgu sistēmu, kas ir pilnīgi nepieņemami. Ja vēlēšanu rezultāts faktiski kādreiz ir esot bijis vai varētu būt atkarīgs no Kažuļa spējām ietekmēt vēlēšanu rezultātus, tad tā ir katastrofa. Tad tā varbūt ir konstitucionāla krīze tādā ziņā, ka Kažulis ir mūs visus izšķikarējis, piedāvājis pakalpojumu, ko var blēdīties. Gribu visus nomierināt, CVK skaidro, ka tas nav iespējams, un man tas skaidrojums šķita diezgan loģisks, jo vēlēšana komisijas uz vietām saskaitīja balsis, un centrā viņas izmainīt nevar. Proti, viņas var izmainīt centrā, bet tad būs redzama nesakritība. Un katrs vēlēšana iecirknis ir internetā skatāms, pārbaudāms, cik un kas ir balsojis par ko. Visa tā lieta ir neglīta, visa tā lieta ir bīstama, visa tā lieta ir, kā teikt, atkal šajā ģeopolitiskajā situācijā un vēlēšanas un tā, bet viņa tiešām izskatās režisēta. Es nekad neesmu piekrītis sazvērestības teorijām un tā tālāk, bet Orleāna uzvedība pamazām nopludinot informāciju, Kažuļa muldēšana arī pamazām kaut ko liekot klāt. Tas viss man liek domāt, ka tas nav tādu 2 godīgu cilvēku pēkšņi atklāsme un tagad mēs plēsīsim kreklu un tad cīnīsimies par taisnību. Tas viss man izskatās drīzāk pēc tādas nelietības un tādas lietas. Es neaizstāvu vienotību. Es zinu, ka vienotība ir darījusi daudz ļaunu. Un es zinu, ka vienotība ir darījusi daudzas, neglītas lietas. Bet šeit izskatās, ka tā problēma ir gan vienotībā, gan tajos cilvēkos, kas viņiem uzbrūk. Latvijas attīstība gan tomēr varēja paklusēt. Latvijas attīstībai nesen bija knāba pārbauda. 132 cilvēki tika pārbaudīti kā aizdomīgi ziedojumi. Proti cilvēki ziedoja vairāk nekā pelnīja, vai arī visu peļņu vai visu savu nopelnīto pēkšņi ziedoja Latvijas attīstībai. Veselais saprāts un formālā loģika liek domāt, ka tā ir blēdīšanās, un caur tādām lietām vienkārši tie cilvēki saņēma skaidru naudu un ziedoja partijai. Saņem 600 eiro algu, bet partijai ziedo 1900 eiro. 3000 eiro partijai ziedojot, to palūdzis Oļeks, kura uzvārdu pat nezina. Mātes dāvinātos 1000 eiro, kas ir paša vienu mēneša algas apmērs, noziedoja, jo zudusi vajadzība pēc noskatītā dīvāna. Starp naudas devējiem, lai citi tos ziedotu, arī redzamākie partijas biedri Juris Pūts, Edgars Jaunups, Artūrs Toms Plešs. Tie ir tikai daži piemēri no liecībām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanas materiālos, kurus bija ieguvis un aprakstījis pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika. Knaba prasīja atmaksāt valsts budžetā 32 756 eiro, bet citu sodu nebija. Partija to izmanto, lai teiktu, ka viss ir kārtībā. 3 ziedojumus, kur cilvēki ziedoja ne savu naudu, partija gan atmaksāja, bet tā nesot nelikumību atzīšana. Par pārējo tiesājas. Juridiski Knāps, kā vienmēr, neko nespēja pierādīt. Faktiski visiem cilvēkiem viss tas ir skaidrs, saprotams, un tā ir blēdība.
Kā jau es teicu, visās partijās tas notiek, bet attīstība to ir attīstījusi, laikam, tādos līmeņos, kad arī vairs to tik viegli noslēpt arī nebija. Tur viņš ir reizes, kas kaut ko sāka runāt, tad nācās veikt izmeklēšanu, kas beidzās ne ar ko. Bet, kas mani priecīgi iepriecina, Latvijas attīstība tikko saņēmusi no Knaba, mīksti sakot, aizrādījumu un tur kaut kādas uzrēķinas un tā tālāk, sāk moralizēt par to, ka jaunai vienotībai, pēc aploksņa algām un pēc visām šitām lietām, kas ir nesmukums, visiem tur ir jāatkāpjās, jānošaujās un jāiziet prom, nezinu, no kurienes vispār, varbūt laikam vispār no Latvijas visiem jāizbrauc ārā. Siliņā jāatkāpjās, valdību vadīt nevar šāda partija, saka Latvijas attīstība. Tu esi jauka partija, kuras dibināšanā es esmu piedalījies. Bet moralizēt nepiestāv patreizējā brīdī ne jaunai vienotībai, ne Latvijas attīstībai. Varbūt mums visiem vajadzētu pārstāt moralizēt. Mēs esam tāda sabiedrība, kāda mēs esam. Mums ir jāuzlabojās, katra sabiedrība attīstās. Bet visu laiku ļoti kļūdaini un ļoti bīstami manā skatījumā ir viena lieta, kad mēs skatāmies ar šodienas acīm uz 10 gadu veciem notikumiem, 30 gadu veciem notikumiem. Tie ir dažādi laika posmi, dažādas lietas, dažāda politiskā un vispār sapratnes attīstība. Mēs visu laiku uzlabojam gan partiju finansēšanas sistēmu, gan visas pārējās lietas. Dažas lietas varbūt ne tik ļoti ātri, kā gribētos, bet tomēr attīstamies. Tas ir jāsaprot. Visu laiku sūdzēties par pagātni, ka pagātnē viņš tur ir meitene aiz bizītes paraustījis, un tāpēc tagad viņš ir tur varmāk un tā tālāk. Tas ir drusku pārspīlēt. Dažkārt. Tas bēdīgākais visā tajā lietā ir tas, ka mums ir tagad liela skandāla ar vienotību un attīstību, diemžēl. Bet, ja mēs paskatāmies, kas nāk aiz viņiem, tad tur ir bēdu ielēja. Tur ir vēl sliktāk, visādi progresīvie, visādi labi zemnieki varbūt ir pat labāki, tēvzemieši, un nevarēja šo bildīt neielikt. Viņu pāris nē, bet Šlesers ar Kristapānu. Smuka bildi, viņi ir gatavi pārņemt varu. No visa šī skandāla visvairāk iegūs visdrīzāk viņi. Jūs gribat viņus? Tad zākājiet vienotību un attīstību. Rokiet viņus nost. Vienmēr iepriecina, kad sastrīdās vai sakonfliktē savā starpā gaišie spēki. Šajā gadījumā gaišie spēki. Pētnieciskais žurnālistikas centrs Rebaltika un Sabiedrības integrācijas fonds, kas dala naudu mēdījiem, pētījumiem, NVO, tev visiem kam. Tur ir daudz miljonu budžeti, daudz 10 miljonu budžeti. Kas noticis? Noticis tas, kad ir kaut kāds projekts, SIFS ir iedevis tuvu 100 000 Rebaltika, Rebaltika sākos pētīt partijas, kaut kādu partiju finansējumu, visādas tādas lietas. Pirmā partija Šlesera personā Latvija pirmajā vietā, tā kā viņiem nepatika pētījums, tāpēc viņi iesniedz sūdzību, ka kā tad tā, mums nedrīkst tur rakstīt, vai arī precīzāk rakstīt drīkst, bet nedrīkst valsts par to maksāt. Un SIFS savukārt ir sācis pārbaudi par to, vai tas konkursa produkts ir labs un pareizs. Mēs visi esam pieraduši, ka politiķiem nepatīk tas, ko dara žurnālisti. Ir virkne gadījumu, kad viņi sūdzas. Tā ir ikdiena vienkārši. Politiķiem nepatīk, ja par viņiem raksta, rāda sliktu. Šajā gadījumā tas nepatīk Šlesera kungam un viņa partijai, un tas viss ir normāli. Un viņš var gānīties sociālajos medijos, viņš var sūdzēties, kam viņš vēlas, viņš var sūdzēties mums. Tā bīstamā situācija ir tad, ja šajā spēlē iesaistās valsts institūcijas, un te mēs redzam to bīstamību pašlaik. Joks tajā lietā ir tas, ka Juris Pūce, Latvijas attīstības vadītājs, ir Zaigas Pūces vīrs, un Zaiga Pūce ir Sabiedriskā integrācijas fonda vadītāja. Sāksim ar to, ka droši vien vīru es izvēlējos vēl pirms viņš izvēlējās partiju.
Bet runājot par to sasaisti, es vēlreiz gribu atkāpties. Protams, mēs te pirms tam arī runājām, ka Latvija ir tik maza, cik viņi ir, un savstarpēji viens otru cilvēks pazīst. Atkal runājot par to, kā mēs nodrošinam, lai tam nebūtu ietekmi. Galu galā mūsu padomē arī ir veseli 5 politiķi, un dažādu politisko spēku pārstāvji. Tāpēc ir šīs procedūras, valsts pārvaldes saturs, tāpēc ir šie neatkarīgie eksperti, tāpēc ir šie kritēriji, kam ir jāiztur tiesas process. Tie ir daudzi objektīvi faktori, kurus mēs esam iestrādājuši šajā visā procesā, tādā pašā, kā mēs ejam ar visiem medijiem. Teiksim tā, latviski runājot, kipišs sākās tajā brīdī, kad Rebaltika uzrakstīja par Latvijas attīstības finansēm. Atklājot tur milzīgos pārkāpumus, 132 cilvēki tur pārkāpuši. Viss tas ir tā kā zināms un saprotams. Kur tā problēma? Problēma ir tā, ka žurnālistika pārdodoties SIFam zaudē tiesības pieprasīt sev statusu neatkarīgā žurnālistika. Puriņas, teiktais par to, ka lūk, tas, ka Šlesers zākājās, lai viņš zākājās, tas vispār mums nevienu neinteresē, lai viņš sūdzās, kam viņš grib, tas mums pofīgi. Bet, ja valsts iestādes tur iestājās, tad mēs esam baigi dusmīgi un tā kā kaut kā tā. Draugi mīļie, valsts iestāde jums samaksāja honorāru par produktu. Un valsts iestādē, jebkam, ir loģiskas tiesības būt neapmierinātiem ar produkta saturu. Jūs esat pārdevušies. Ja jūs esat pārdevušies, neprasiet pret sevi attieksmi kā pret žurnālistiem. Jūs esat pārtraukuši būt žurnālisti. Jūs vairs neesat žurnālisti, jo jūs esat konkrēti pārdevušies valsts iestādē. Valsts iestāde jums samaksāja naudu. Jūs vairs neesat atkarīgi no lasītājiem, no lasītājiem, klausītājiem un tā tālāk. Jūs esat tieši atkarīgi no naudas devēja. Ja naudas devējs būtu lasītājs, tad jūs būtu atkarīgi no lasītāja. Ja jums naudas devējs ir valsts, tad jūs esat atkarīgi no valsts. Un beidziet tēlot šeit kaut kādas žurnālistas. Protams, smieklīgi ir arī Zaiga Pūce, kurā pārmet loģisku interešu konfliktu. Viņš saka, kāds ir interešu konflikts? Es vīru izvēlējos pirms es kļuvu. Zaiga Pūce, jums tagad ir interešu konflikts. Nevis tad, kad jūs apprecējaties. Tad, kad jūs apprecējaties, tiešām interešu konflikta nebija. 2 iemesli pēc. Juris Pūcis nebija attīstības vadītājs un jūs nebijāt SIF vadītāji. Šajā brīdī jums ir ļoti konkrēts interešu konflikts. Es uzskatu, ka žurnālistiem un vispār medijiem ir jābūt atkarīgiem no lasītājiem. Naudu viņi var saņemt gan patiešo no lasītājiem, gan no reklāmdevējiem un tā tālāk. Bet ja viņi ir neatkarīgi no lasītājiem un viņiem pilnīgi vienalga, kas viņus lasa, jo naudu viņi saņem no valsts, tad nevajag brīnīties, ka viņi ir atkarīgi varbūt no viena vienīgā lasītāja. Zaigas Pūces, piemēram. Tāpēc, ka viņa dala naudu. Gribu paslavēt pasažieru vilcienu komunikātors. Es pat teiktu, kādu brīdi par pasažieru vilcienu nekas nav dzirdams. Vilcienu acīm redzot iet tur, kustās un viss ir kārtībā. Vismaz tāda liela kavēšanās nav dzirdētas pēdējā laikā. Un tāpēc komunikātori domā, vajag mums kaut ko jaunu izdomāt. Un viņi izdomāja, kad vajadzētu mainīt likumu un cilvēkus, kas apzīmē un bojā vilcienu vagonus un vilcienus, tas ir noziegums pret Latvijas valsti. Un par to vajadzētu dot 12 gadus cietumā, līdz 12 gadiem cietumā. Un es tur pilnīgi, tiešām, kur jā, tur jā. Pasažieru vilciens tiešām saprot, ka tie vagoni ir tik ilgi loloti, tik ilgi pirkti, tik dārgi pirkti. Nevienmēr viņi brauc, bet apzīmēt viņus un bojāt, tas ir noziegums pret Latvijas sabiedrību. Noziegums pret Latvijas valsti. Cietumā tādus cilvēkus. Un 12 gadus tas ir absolūti normāls sods vienam cilvēkam, jaunietim, kas apzīmē vagonus. Jo viņš nesaprot, cik tas ir svarīgi jaunos vagonus neapzīmēt. Vienīgais, kur es nevaru piekrist pasažieru vilcienam, es domāju, 12 gadi un garās tiesāšanās ir pilnīgi nevajadzīga lieta. Ja cilvēks ir pieķerts jaunietis, bojājam vagonus un tur apzīmējot vagonus, viņu vajag nošaut uz vietas.
Vienkārši nošaut. Ja cilvēks nesaprot, cik mēs esam izlolojuši šos vagonus, cik viņi mums ir dārgi, visiem mums, visai Latvijas tautā, tad kāpēc, lai tas cilvēks dzīvot Latvijā? Viņam nav tiesības uz dzīvību. Cilvēks, kas apzīmē vagonus, ko jūs iedomājaties? Pilnīgi dusmas pārņem pasažieru vilcienu. Tiešām jūs nesaprotat, ka jums ir iedots valsts vērtība, vagons, apzīmēt viņus, tas ir uzbrukums valstī, nošaut uz vietas un miers. Galu galā ir ģeopolitiskā situācija, neaizmirst. Ja? Prieks par pasažieru vilcienu, viņi tiešām gudri strādā. Bet jocīgākais, smieklīgākais, stulbākais tajā visā ir, lai kā es neironizētu, ir tas, ka pasažieru vilciens ir sagatavojis dokumentus, iesniedz satiksmes ministrijā, satiksmes ministrija viņus izskatīs, var sakot, ierēģiem būs ko darīt. Ko darīt ar tādu likumu, kad apzīmēt vagonus ir valsts noziegums, un tad beidzēs Saeimā viņu iesniegt. Te nav, kā jūs saprotat, nekāda veselā saprāta. Te ir vienkārši stulbums augstākajā pakāpē. Bet ne pirmo reizi mēs ar to sastopamies. Cīnīsimies ar to. Ar mani kanāla palīdzību, ar jūsu palīdzību, atbalstot mani, laiki, abonējiet, komentējiet, sarunājieties ar mani un sirsniņu paldies arī apzīmējiet, nozīmējiet. Gadījās man ziņa, ka Siliņas alga, tagad nāk deklarācijas laika pa laikam, un tad ir laiks, kad visas amatpersonas sniedz iekšā, un tagad Siliņa ir pērn nopelnījusi 110 000 eiro. 110, ir kāda starpība. Tad man pēkšņi galvā prātā atceros domu, ka ministri saņem plus mīnus 7000. 7000 nekādā veidā neveidoja 110. Tas ir 70, varbūt 84, pieņemsim 90. Kur ir radušies 20 000? Paskatījos likumu un pacēlu uz acis uz augšu, kā saka Kariņš, ieraugot lidmašīnu rēķins. Izrādās, no kaut kāda brīža jau senu, ne sevišķi senu, bet man liekas, ka man finanšu ministrijā teica, straujamas laikā tas tika pieņems. Ministri šad un tad aizvieto viens otru. Repšas valdības laikā, mana biroja laikā tas bija pavelti, vienkārši cilvēks brauca komandējumā un viņa vietā pildīja pienākumus tur kāds cits ministrs. Var sakot, ministrs varēja būt 2 ministri vai pat 3 ministru izpildīta pienākumus. Viss kārtībā, tur vienmēr tur kaut kā tur sadarbojās starp partijām un tā tālāk. Tagad izrādās, par to maksā 30% no ministra algas, par to, ka viņš pilda kādu citu ministra pienākumus. Lai jūs saprastu, pildīt citu ministra pienākumus, tas ir uz komandējumu laiku, kas ir pāris dienas, parasti 3-4 dienas, varbūt drusku vairāk. Tas ir kaut kāda īsa brīža, kad varbūt kāds ministrs ir demisionējis. Jebkurā gadījumā, lai saprastu, vēlreiz, tas ir ļoti svarīgi. Tas ministrs, kas pilda cita ministra pienākumus, viņš nestrādā 2 reizes vairāk. Viņš vienkārši fiziski paraksta kaut kādus dokumentus, kas ir absolūti nepieciešami tai ministrijai, kas nevar kavēties kaut kādi tekošie dokumenti. Viņš nevirza politiku, viņš netaisa politiku, viņš nestrādā politiskus dokumentus, viņš nepiedalās tur kaut kādās ministrijas vadīšanas sēdēs vai kaut kādās tur vadīšanā. Viņš vienkārši tiešām, fiziski tas parasti bija tā, kad kurjeris atnesa no otras ministrijas kaut kādus dokumentus, un tas ministrs, kas izpildīja pienākumus, viņus parakstīja. Tā tas bija. Par to maksā 30%. Nebeidz izbrīnīt mūsu valsts sievu un valsts vīru alkatību, un to es citādi kā alkatību nevaru nosaukt. Protams, ka ministra darbs nav viegls un ir grūts un ir tā, tas nav nekāds, bet 7000 alga manā skatījumā ir adekvāti. Cilvēks, kas iet politikā un grib būt ministrs, alga nevienmēr ir galvenais un vispār nav galvenais. Katrā gadījumā valsts patreiz maksā augstākajām valsts amatpersonām absolūti adekvātas, varbūt drusku pa lielu algas. Un neskatoties to prasīt 30% pielikumu vai panākt to, ka tas 30% pielikums ir,
Nav labi. Tur nav nekāda veselā saprāta. Bēdīgi. Tas ir nožēlojami. Paldies, tas bija tas, ko es gribēju jums šodien pateikt. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet, izmantojiet jauno pakalpojumu. Paldies ar sirsniņu! Tiksimies nākamnedēļ!